Sveicināti, draugi, uz Meža takas. Šoreiz mūsu komanda ir pieņēmusi izaicinājumu no SIA ieroča. Viņi šajā nedēļas nogalē Ventspils zemesardzes šautavē veido tādu kā treniņu medniekiem. Daudz šaudīšanās, daudz ļoti labas lekcijas par 72 stundu somu, par medicīnu, par precīzu šaušanu. Viss par to, kas medniekam būtu jāzina. Pirmajā dienā patrenējamies, nākamajā dienā tāds plezīra veida sacensības. Domāts tieši medniekiem, mazāk sportistiem. Un Krišjāns kopā ar Dāvi pastāstīs par savu ieroču evolūciju. Divi līdzīgi ieroči, pat vienādi ieroči, bet izskatās pavisam savādāk. Mēs braucot uz šejienu pie jums ciemos, domājām tad SIA ieroču izaicinājumu kausu. Izaicinājums. Un es domāju, kas ir lielākais izaicinājums? Man likās, ka vispār izaicinājums ir pats cilvēks sev kā tāds. Manuprāt, lielākais izaicinājums ir uzdrīkstēties un piedalīties. Tas ir vienalga par jebko dzīvē, kad spēr to pirmo soli. Un tiem, kas atbrauc uz SIA ieroču izaicinājumu, tas ir tas pirmais solis. Pārvarēt to sēdēšanu mājās uz dīvāna. Un, varbūt uz nākošo reizi. Nē, šodien un tagad tas jādara. Jā, tas kur tad es jau varbūt nē, kur tad es 350 metros jau tik tālu neredzu, jā. Šeit ir daudz stacijas arī, varbūt pirmajā dienā ir tāds informatīvais bloks, ko var daudz ko interesanti uzzināt. Tātad SIA ieroču izaicinājums jau 6. gadu. Notiek, kur pirmā dienas daļa mums ir teoretiskās apmācības, kur lietas par ļoti vienkāršiem vai mazliet sarežģītiem vingrinājumiem, uzbūvi ieroču, vēl kaut ko stāsta šaušanas entuziasti un lietpratēji. Tad viena stacija, tas, ko es redzēju, bija Oļegs, laikam, Oļegs Ritiņš, kurš stāsta par 72 stundu somu. Tas ir pirmās nepieciešamības lietas, kas tev ir nepieciešams sakrāmēt somā, ja ir x stunda. Daudz par to ir dzirdējuši, protams, bet tas, ko es tur paklausījos un kāds bija jautājumi no publikas, ja, ir, man liekas, fēni, kas stāsta cilvēks, kurš par katru no tām lietām, un tur daudz lietas tajā somā, viņš var ļoti padziļināt, pastāstīt, kāpēc un ko, kā. Oļegam ir ļoti, kā lai saka, liels portfolio ar dažādu veidu apmācībām, un viņš tiešām var par šīm lietām ļoti labi pastāstīt, jo ne tikai mums, medniekiem un sporta šaušanas entuziastiem viņš pasniedz, bet arī militāristiem, zemesardzēm un dažādu profesionāļiem, jā. Vēl viena stacija, kas man šķita interesanti, kur it kā visi ir gājuši parasto medicīnu, liekot automašīnas tiesības, tad šeit bija padziļināta medicīniskā klase. Ja? Šis jau ir 3. gads, kad mēs pievēršamies medicīnai. Tās ir tās pamatlietas, kuras mums nepieciešams zināt, atcerēties un Dievs nedod kādreiz izmantot, bet tas ir pamatlietas, par kurām atgādinam ik gadu, un lai paliek kaut kur mūsu tajā atmiņas kraikasītē. Tad mēs redzējām leģendāro bundzēnu. Tur tabulas bija, tur bija Pitagora teorēma, pi kvadrātā, un tur jau bija augstā matemātika. Latvijā viņu aizklausēs dēvē arī par tālšaušanas krustēvu. Un Aivars, šoreiz viņš atklāja no A līdz Z visu par un ap patronus uzbūvi. Tas ir lietas, kuras izkristalizējušās viņam ir viņa šaušanas karjeras laikā, tas, ko viņš ir iemācījies no kāda cita, un šeit, viņš visu pasniedz kā uz paplātes. Un 4. stacijā? Ir tālšaušanas, kā lai saka, vārds Latvijā Uldis Markus, kurš ir izgājis cauri poļu sacensību rūdījumam, un Uldis ir vīrs, kurš pat sacensību laikā lasa grāmatu par vēju, analizējot mērķus vai ņem šaušanas lādēšanas aprīkojumu līdz uz sacensībām un pielādē nākošajai dienai īsto. Viņš pieskarās ļoti niansēm, un šodien arī garām ejot es dzirdēju, kā viņš stāsta par ikdienu, kā mēs ikdienā varam izkopt savas sacensību vai šaušanas iemaņas, ejot vēju, skatoties uz zāli, kokiem, vaigā jūtot kāds, un ja ikdienā tu tam pievērs uzmanību vai iedomājies par to, tad tā veidojas jau sistemātika. Un sistemātika veido ko? Rezultātu. Tieši tā. Šis ir tradicionālais jau SIA ieroču izaicinājums. Jā, teiksim tā, kad lieta notiek vismaz, kad pasākums notiek vismaz kādu 4., 5. vai pat 6. reizi, es teiktu, tā jau ir tradīcija. Un jāsaka, arī Ventspils kā pasākuma notikas vieta ir tradīcija.
tā kā, jā, tradicionāls pasākums ar plašu interesantu pulku. Kāds tavs novērojums šo gadu laikā? Nezinu, par interesi, par apmeklētību, par šaušanas prasmēm. Kāds tavs novērojums? Nu, pirmkārt, es redzu gadu no gadā, ka ir cilvēki, kas ir apmeklējuši, ja ne visus, tad vismaz vairākus no mūsu organizētajiem pasākumiem. Tas, manuprāt, ir tā kā atzīmē mums kā organizatoriem, ka kaut kas tiek darīts pareizi. Protams, mēs varbūt nemēģināsim piedēvēt sev izcilību, jo vienmēr ir kur augt un ko pilnveidot, bet es teiktu, ka šis formāts izvēlētais ir tāds ļoti, kā saka, lietotājiem draudzīgs, ar labu atmosfēru. Un es pat teiktu, varbūt atmosfēra ir tas būtiskākais aspekts, jo tagad šodien ir tikko sākusies tā šaušana, to vēl tā nevar just, bet šo te stundu gaitā var, teiksim, citos pasākumos ir bijis ļoti labi iespējams redzēt, ka cilvēki palīdz viens otram un tad tādi pieredzējušākie šāvēji padalās ar padomiem un tā, teiksim, arī mazāk pieredzējuši nekautrējās uzdot, jo nereti, teiksim, citos pasākumos ir tāda mazliet dalīšanās, kur ir tādi sportisti, jo, teiksim, tādās tradicionālās sacensībās, kuras lielākoties rīko, tur, jā, visi ir ieradušies sasniegt rezultātu, jā. Savukārt šeit jau nosaukums izaicinājums atbraukt, tu jau esi sevi izaicinājis, tu esi jau pārkāpis savam izaicinājumam un faktiski visi ir ieguvēji. Jā, tie, kas šeit piedalās, tie lielākoties ir mednieki, tie nav sportisti. Jā, lielākoties tie visi ir mednieki, sportisti faktiski ir, mēs esam savākuši sportistus savā klubiņā, kā atbalstā, teiksim, instruktoriem šaušanas disciplīnās, bet jā, arī sākotnēji tas mērķis bija tieši radīt sportistiem tādu pasākumu, kur iegūt kaut ko vairāk, pavadīt vērtīgu un liederīgu laiku. Un, jā, lai faktiski pēc 2 dienu pasākumu tu vari aizbraukt mājās un teikt, ka jā, es esmu kļuvis smagāks, ja tā var teikt. Jā. Tātad es esmu iesācis tādu projektu uztaisīt medību un derīgu tālšaušanai ieroci. Tātad ierocis ar asno stobru, ar atbilstošu kalibru. Detalizēti mēs tūlīt ar Dāvu visu izrunāsim, bet galvenais uzdevums neaizejot fanātismā ar izmaksām. Tātad, kas ir tas, ko var izdarīt pa saprotamiem līdzekļiem? Jo skaidrs, ka tālšaušanas ierocis tas ir ļoti niansēti, dārgi un, protams, tam arī ir pamatojums. Bet es gribēju saprast, ko es varu izdarīt ar to, kas ir pieejams pa saprātīgiem līdzekļiem. Pozitīvais ir, kad viņam ir aizslēgs attaisīts vaļā. Tā kā šautavas drošības noteikumi jau ir ievēroti. Vai ne? Jā. Tas tomēr ir būtiski, lai citiem nav jābaidās no tevis, vai ne? Jā, šautavē, kā lai saka, neviens nevienam neko sliktu, aizrādot neko sliktu nevar nodarīt. Jā. Varbūt izstāst uzreiz pāris vārdos vispirms par disciplīnu. Ko mēs šeit šodien izpildām? Uz pašreizējo brīdi atrodamies Vītņastobra disciplīnā, kur šaušana notiks līdz 300 metriem. Un mums īstenībā ar Krišjāni ir identiski ieroči, tikai mazliet savādāk apģērbti. Tās abas divas ir Tika T3X, 6,5 krīdmorā. Tikai atšķirība ir tāda, ka šis te ir kā rūpnīcas izpildījums rūpnīcas izpildījumā. Manā gadījumā tā ir alumīnija šasija ar tālšaušanai jau piemērotu optiku un atbalsta kājiņām. Krišāņa gadījumā, par cik viņš ir atbildīgs mednieks un sarga savas ausis un savu dzirdi, viņam ir klusinātājs. Manā gadījumā, par cik šautavē tiek izdarīti vairāk šāvienu, tad ir stobra bremze. Līdz ar to, izdarot daudz šāvienu, atšķirībā no klusinātāja, viņš neuzsilst, neceļās siltais gaiss uz augšu un optikā neveidojas mirāža. Tad mums ir principā pilnībā identiski ieroči. Mana šī projekta doma, konkrēti šo ieroci iegādājoties un būvējot vai aprīkojot, teiksim tā, bija saglabāt maksimālu vienkāršību, maksimāli par to, kas būtu, neizejot no kaut kādiem
normas rāmjiem. Skaidrs, ka tu ej uz citu līmeni. Nu šis manā gadījumā, tad, kad es viņu iegādāju, man viņš bija domāts Latvijas sacensībām. Un šeit var redzēt, kā no viena un tā paša LEGO elementa var izveidot dažādas, pilnīgi dažādas setups. Šo te droši var izmantot pat medībās. Jā. Var aizbraukt uz kaut kādiem vietējiem mednieku sacensību mačiem, taču šis te ierocis jau ir sagatavots nopietnām sacensībām, un mēnesi atpakaļ ar šo tika arī Latvijas rekords 300 metros, 199 no 300. Tavs, jā? Izdarīts, Rezultāts. Jā. Apsveic ar to. Paldies! Jā, nu, mana izvēle bija par šo konkrēto modeli tieši tādēļ, ka jau nāk uzreiz jau paceļams svaidziņš. Ok, izpildījums ir tāds, kāds tas ir, bet atkal medībām man der perfekti. Un kādēļ es gribēju šo eksperimentālo ceļu iet? Tātad šasija, jā. Smaga. Smaga, Vēsa. liela, vēsa, pirksti salst, ļoti smaga. Cik maksā šasija? Nu, teiksim Nu, tā, plaukts cena. šasija maksā jaunas tikas vērtībā. Tātad vēl viens pusotrīts. 1,8. 1,8, jā. 1800. 1800. Cik maksā optika? Šī te maksā kaut kādu 3 ar mazu astīti. Ok, tātad mums ir 1800, 1800, 3 ar vēl kaut ko, tas jau mēs tuvojamies jau Jā, 10. tālāk, tad, protams, ir kronšteini, kas ir špūru monobloks. Manuprāt, teiksim, tāds zelta vidusceļš, kad cena pret to kvalitāti, ko viņš piedāvā, izcils variants. Un stobra bremze ārējā, kas ir 4 kameru, un, manuprāt, Creedmoram viņa ļoti labi strādā. Fortmeyer kājiņas. Cik maksā kājiņas? Kājiņas maksā, labs jautājums, kā 250, 280 eiro, bet šīs te ir uzlabotās kājiņas. Jo standartā Fortmeyers ražo kājiņas ar lielāku to zoba vērtību. Līdz ar to, ja ir nepieciešams lielākā distancē ļoti precīzi, kā lai saka, uzstādīt to ieroci, tad ar oriģināliem nav. Bet mums ir Latvijā viens aktīvs stāšāvējs, mans draugs Aleksandrs, kurš pats ir uzprojektējis un teiksim, veido Latvijā custom šīs te kājiņas. Un, nu, man kā viņa šaušanas biedram, spoterim vai vienkārši labam draugam ir tā iespēja vienam no pirmajiem viņas bija izmēģināt. Bet uz pašreizie brīdi es jau skatos, ka ar vien vairāk un vairāk vīriem šādas kājiņas parādās. Tā kā mēs esam uz pareizā ceļa. Un tavā gadījumā es skatos, ka tas ir Harris. Jā, tātad tagad mēs uzlikām, ka te ir apmēram 10 000 eiro. Nu, mazāk. Jā. Tuvu tam, varētu teikt. Tātad es gāju to ceļu, kurā izvēlējos ieroci ar atbilstošu resnumu stobru, ar atbilstošu kalibru, lai varētu veikt tālāk precīzāku šāvienu. Tātad tieši tādu pašu kā tev, 6,5 Creedmors. Izvēlējos šasiju, kas arī bija tev tieši tāda pati, ar paceļamo tātad laidas vaidziņu. 2 skrūvus atskrūvēju, uzliku šos šasiju, regulē, daries. Manā gadījumā tātad ierocis 1800, optika, baidos samalot, laikam ap 1000. 1000 eiro, jā. 1000 eiro apaļ, jā. Klusinātājs 400, apmēram kronšteini 300. Tad mēs nonākam kaut kādos 3000 eiro ar mazu astīti. Ļoti pareizi. Tavs ir, teiksim, tas zelta vidusceļš varmint medībām. Jā, precīzi. Tas mans mērķis arī bija. Kā par saprātīgiem līdzekļiem, tik līdz tam, lai es varu joprojām izdarīt labu, stabilu, foršu, precīzu šāvienu. Gan tavā, gan manā gadījumā mēs esam gājuši, ejot šiem soļiem cauri, sākuši ar tādu zelta vidusceļu, kas ir tika. Jā. Jo tika tajā cenu grupā, par ko viņi piedāvāja, ir ļoti labs variants, jo viņam viss ir kā konstruktors. Tu viņu vari apaudzēt, jo, teiksim, lai no šī te tavējā kļūtu par mazliet sportiskāku, kā jau tu minēji, pietiek 2 skrūvas izskrūvēt, un mēs samainām vienkārši pārējiem. Un pa lielam ir tiem varbūt tās, kam tas ir vienīgais ierocis, varbūt tās pastāv ideja padomāt par to, ka medībās var izmantot šo te atsevišķi iegādājuši šasiju un uz sacensībām vienkārši pārliek. Manā skatījumā pirmās sacensības es aizvedīju tieši ar šādām te, kā Krišjānim izpildījumā ir. Man gan nebija klusinātājs, man bija stobra bremze uzreiz galā.
6,5 krītmors manā skatījumā ir līdz 1000 metriem. Šaušanai līdz 1000 metriem tas ir garantētais šāviens, kur tu vari prognozēt. Šis te dod iespēju to šāvienu veikt precīzāk un to šāvienu atkārtojamību. Šaujot lielos mērķos, gan ar vienu, gan ar otru mēs varam. Bet, ja paskatīsimies, piemēram, es jums nodemonstrēšu vienu. Redziet, tas ierocis, viņam nav īsti nekādas kustības. Šajā te gadījumā viņš šāvienu laikā kustās. Šis ierocis ir smagāks. Līdz ar to smagākam esot, ir mazāka lodes šāvienu tās enerģijas iedarbība uz visu šaušanas sistēmu. Šeit man ir mazliet arī kastam aizmugurē backriders, jeb maisabraucēji, kurš ir tieši pieskaņots šim te Dima RS maisam. Līdz ar to, lai maksimāli būtu. Tad šis ir ierocis, kur jau iet detaļās. Jā, tas ir tīri par detaļām, tas bija tas mērķis. Tavs ir izcils medību variants. Tieši tā, un tātad šobrīd es pie tevis vēršos kā pie jauna Latvijas rekordu stādītāja, Džeka, kas saprot šo jautājumu. Tātad es esmu svaigi uzlicis optiku, piešāvis 100 metros nullīti. Ideāli. Viss. Vai tev ir zināms lodes ātrums? Neesmu mērījis, ir aptuveni zināms. Līdz ar to es aptuveni šobrīd varētu jau saprast, es esmu uzkalkulējis, tātad kādi kliki man varētu būt 200, 250, 300 metros. Tā kā tev tas ir zināms? Aptuveni man tas ir, bet es to neesmu pārbaudījis. Ideāli. Tieši tādēļ šodien es esmu šeit ar mērķi. Tagad vienkārši no gurniņa, simtā es zinu, kas ir, mēģināt paņemt šos te datus, saskaņojot ar tevi, tā kā ir līdzīgi kalibri, aptuveni līdzīgi ātrumi, pamēģināt, vai mēs varam tā uz pirmo uzsist pa gongu. Bet varbūt daram tā, ka es būšu tavs spoters, Jā. Un tu šausi, un es mēģināšu to tavu trāpījumu konstatēt, kur ir. Jā. Un, ja būs nepieciešams, tad mēs varam veikt to korekciju. Ok, ļoti labi. Kāds ir ātrums tavai munīcijai? Manai munīcijai ātrums ir šeit treniņa 880 metri sekundē. Okay, man varētu būt kaut kas līdzīgs. Man vajadzētu būt 890, 900, Okay, bet aptuveni. Jā. Līdz ar to mums tev ir emrada sistēma? Nē, man ir milrada. Jā, emrados. Ok, ļoti labi. Tātad mums vajadzētu tehniski, teorētiski mums vajadzētu būt identiskiem Teorētiski, klikiem. jā. Es šaušu ar iznesumu, tā kā, lai, jo Tu vienkārši... ne ar klikiem, ne ar klikiem, bet tam nav būtisks nozīmes, jo mans uzdevums šajā gadā, ko es gribu, teiksim, pilnveidot, ir šaut ar iznesumu, jo pagājušajā gadā Sicīlijā sanāca sacensībās, kad finālā neizdarītā mana mājas darba dēļ, iespējams, es zaudēju pāris vietas, tādēļ es mēģinu treniņos arī pilnveidot savus šaut ar tīkliņu un iznesumu. Ok, tātad skaidrībai mazliet, ja ir iegādāta optika, kurai ir iespējams tātad lietot torņu pacēlumu, tad mēs varam izšaut, saprast, piemēram, 150 metros, es šobrīd no gurniņa 5 kliki uz augšu. Tātad mēs zinām, ja attālums 150 metri, mums atliek veikt korekciju, mums krusts automātiski aiziet lejā, un mums ir 150 metru distance. Pieminēsim cilvēkiem, kad tavā gadījumā klika vērtība ir 0,1 mrads. Jā, tieši tā. Tas nozīmē, ka 100 metros viens kliks ir 1 centimetrs. Jā. 300 metros tie būs 3 centimetri. Jā. Viegla matemātika. Jā, tieši tā. Tāpēc šodien mans mērķis ir aiziet līdz tiem 350 metriem, kur tehniski vajadzētu būt 19 klikiem. Ok. Jā. Un to mēs te pārbaudīsim. Vienkārši lēnām ejam uz augšu un skatāmies. Sākam. Super, laižam. Jā. Vai man tev jāpasaka, cik ir tās mērķa attālumi? Jā, protams. Ok. Tātad ģemza sarkanais mērķis pirmais. Jā. Attālums līdz mērķim ir 146 metri. Ok. Tad mēs varētu pieņemt, ka tie ir 150 metri. Tieši tā, mērķis ir pietiekoši liels. Es pastīšos savus ciparus. Tehniski man vajadzētu būt 3 klikiem. 150 metriem. Labi. Tas ir šobrīd aprēķināts tā, tīri pēc balotības. Kad vien esi gatavs? Okay, drīkst, jā, lādēt? Droši lādē. Un, ja esi gatavs, tad sākam ar 150 metriem. Okay. Tad es ņemu 3 klikus. Ok, šaušu. Šaujam. Trāpījums. Ideāli. Redzēji arī augstumu? Jā, augstums ļoti labs. Jā, man liekas arī redz. redz. Ok. Nākamais meža cūka. 197 metri. 197 metri.
Tātad nopuļosim uz 200. Teorētiski jābūt 5 klikiem. Okay. Es eju uz 5 klikiem un ņemu meža cūku. Šaušu. Šaujam. Trāpījums. Ok. Redzat, kur Jā, es trāpīja? redzu, kur trāpīja. Tā arī liku. Ļoti labi. Nākamais. Meža cūkas mērķis. 242 metri. Ok, uzkalkulējam. Sanāca 8 kliki tagad man sanāk. Ok. Labi, man ir 8 kliki. Ņēmu jaunu bumbiņu. Es eju uz 8 klikiem. Tātad tā jau ir nākamā meža cūka. Cik bija attālums? 242, ja? Tātad attālums līdz meža cūkai ir 242 metri. Ok. Ideāls centrs. Ideāli. Ok. Nākamais ir, vai labajā pusē redz spilgt zaļo mērķi? Kantaino? Jā. Redzu. Tātad līdz mērķim attālums ir 330 metri. 330 metri. Te varētu būt kaut kā 12 kliki. 350 ir 16. Nu, tātad liksi 13 klikus nekļūdīšos. 13 metrus nekļūdīšos, jā? 13 klikus, jā. Labi, es uzlikšu 13 metrus. 13 klikus. 11, 12, 13, 14, 13. Un mans aprēķins iedod 14 klikus, man rāda. Tātad 14 kliki, tas būs 42 centimetri. Pareizi? Nē, 47 centimetri. 30, 47. 330 metros, jā. Ok. Ok. Esmu gatavs. Ok, šauju. Ideāli. Apmēram Bišķiņ pa labu uz leju, vai ne? bišķīt pa kreisi uz leju, bet tas ir 5 cm zem centra. Jā. Un, manuprāt, priekš pirmās reizes trāpīt visu līdz 330 ir ļoti labi. Vai ne? Jā, bet varbūt tās pamēģinām bosu. Kas ir Tur boss? kalnā ir mazliet augstāk. Oranža plāksnīte. Ok, protams, ka pamēģinām. Attālums tas pats? Pateikšu. 336 metri, bet viņi ir stipri mazāka. Jā. Tā kā pieliec vienu kliku klāt, jo tev šis zemāks bija. Jā. Vienu kliku pieliec 15 klāt. kliki. Un pamēģina augšā, tur pa vidu ir tāds Jāsameklē. rozā. Viņš gan nobīdījās pēc šāviena. Ok. Tas gongs jau ir izaicinošs. Tas ir tāds ļoti maziņš steigs. Te jau prasīt. Te jau pēc maisiņa sāk prasīties. Tieši pa augšu. Jā. Tieši pa augšu. Jā, Kā viņš tad ir vienu tādā- kliku var... Viņš ir romba formā. Un līdz ar to iespējams, kad mazliet vēja ietekmē, viņš nopūta pa labi. Jā, nu varbūt arī tas kliks viens tomēr. Augstumu nē, viņš Augstums nopūta pa labi. Tā kā, redz, kā karoks stāv gandrīz 90 grādos pa Jā. labi. Līdz ar to, ja tu gongam tēmēs pa kreiso malu, tu viņā trāpīs. Ok, labi. Ir. Tā kā jāskatās, dabā mums ir dot ļoti daudz pavadījumu, kas pasaka priekšā. Un šodien karoks stāvēja, tā kā apsveic tevi ar Paldies. trāpīto. Tātad tas, ko no šī es gribētu paņemt, ka tālšaušana forši man patīk, laba lieta. Tas, ko es gribēju parādīt, ka ar visvienkāršāko setupu, principā varētu to saukt par visvienkāršāko Jā, setupu, protams. nekā tur nav. Viss ir veikalā pieejams tepat uzreiz, Kuram medniekam sasniedzams. jebkuram pieejams. Un es ar šo ieroci nebiju šāvis pāri pa 100 metriem. Piešāvu nulītē un viss tālāk tikai matemātika, klikšķi un Latvijas jaunais rekordists kā spoters. Jā. Jā, Paldies. tā kā, bet tu biji izdarījis mājas darbu, tu zināji lodes svaru, lodes ātrumu, un tā jau ir pusi no uzvaras. Tā kā tālākais jau ir
to visu salikt kopā un saprast, cik tad ir jātēmē augstāk. Super, paldies! Okay? Dāvi.